Kas tad ir elektrotraumas? Elektrotraumas ir tehniskās strāvas un zibens izraisīti ķermeņa bojājumi. Elektrotraumas tātad izšķir vairākos veidos. Tas ir elektriskais trieciens, tātad kā rezultātā ir novērojama krampjaina muskuļu saraušanās, traucējumi sirdsdarbībā un elpošanā. Savukārt lokālās elektrotraumas tie ir apdegumi, sākot jau no apdegumu tūznām un beidzot ar ādas un audu pārūgļošanās. Runājot ar cilvēkiem, kas ir saņēmuši šos elektriskās strāvas triecienus, tās sajūtas ir tādas, kad pieskaroties šim elektriskās strāvas avotam, cilvēks tiek paralizēts. Viņš jūt ļoti stipras muskuļu sāpes, cilvēks tā kā ir pie samaņas, bet viņš saprot to, ka viņš pelpot nevar. Ko vajadzētu būtiski ņemt vērā? Atceramies, ka mēs dzīvojam laikmetā, kad mums visapkārt dažādās elektroierīcēs valda elektrība. Bet jāatcerās, ka, ja mēs viegliprātīgi attiecamies pret elektroierīcēm, tad kādā brīdī tās var sabojāties. Ja tās ir bojātas, nekādā gadījumā mēs nedrīkstam tās izmantot. Pagarinātājs viedierīces neizmantojam ūdens tuvumā. Atceramies, ka ūdens un elektrība tā ir nāvīga kombinācija.